Latvijas sabiedriskā un politiskā darbinieka Zigfrīda Annas Mērovica dzimtā Puste ir Durbe, tomēr viņa saknes saistītas arī ar Tukuma novadu. Pēc Kabils pagasta skolas beigšanas viņš izglītības iegūšanu turpinājis toreizējā Tukuma pilsētas skolā, par ko pirmskara Latvijā vēstīja piemiņas plāksne, kas atjaunota 1989. gadā. Mums ir diemžēl maz pierādījumi par to, kad viņš te mācījās. Ir tikai šī te ziņa, ka viņš dzīvoja šajā te namā, pie kura šodien atklāja piemiņas plāksni, bet tādu tuvāku ziņu nav. Es domāju, ka te mums vēl ir ļoti liels darbs priekšā, jo noteikti kaut kas ir vēl. Glīti atjaunotais namiņš līkumotajā Harmonijas ielā, kas mūsdienās pieder kādai vācu ģimenei, arī ir vieta, kur no 1900. līdz 1904. gadam jumta istabiņā Pancijā pie skolotāja Friedriha Jansona dzīvoja nākamais Latvijas ārlietu ministrs un ministru prezidents, kuram pateicoties mums ir sava valsts. Mēs jau varam pasludināt savu neatkarību, bet tas neko nebūtu nozīmējis. No dienas dienā kāds darbs bija jāpaveic, Mērovica nebija viens, bet viņa veikums, eventuāli viņš gandrīz paliek viens, jo tur tā ar vien mazāk un mazāk tie delegācijas dalībnieki. Un viņam dienu dienā bija jācīnās ar to, ar pat naidīgu nostāju. Nav nemaz runa par to, ka būtu atrast kādu, kas būtu gatavs atbalstīt Latvijas neatkarību. Ar savu talantu un pārliecināšanas spēju Mērovicam izdevās panākt to, kam reti kurš ticēja – Latvijas atzīšanu Eiropā. Es zinu, ka viņš ir bijis ārkārtīgi spējīgs samierināt dažādas pretējas puses. To ir vēsturnieki pētījuši un norādījuši, ka pat opozicionāri ir bijuši spiest viņiem piekrist. Un tas, velkot paralēlis ar mūsu laiku, kādreiz liek domāt, ka mums varbūt šobrīd arī vairāk ir vajadzīgi tādi cilvēki, kas spēj tās pretējās puses samierināt. Tas nozīmē, ka to, ka Mērovicam reizēm pārliek lielu romantismu un pārliek lielu sajūsmu valsts dibināšanā, tā gluži nav patiesība. 24. gada vienā publikācijā viņš ir skaidri un gaiši norādījis, ka viņš labi apzinās, kādi mēs esam, diezgan arī kašķīgi, diezgan arī pašapmierināti, bet tomēr tas, ka mums ir sava valsts, ko Ingrīda Mērovica vienmēr arī mums ir likusi apzināties, tas ir, manuprāt, pats galvenais. Mērovica dzīve traģiski aprāvās 1925. gada 22. augustā Tukuma novada Sēmas pagastā, kur mūsdienās atjaunots piemiņas ansamblis. Sagaidot Latvijas 100 gadi, top arī piemineklis, kas par viņu ieguldījumu Latvijas labā atgādinās Tukuma vecpilsētā.